Ko tu vari labi pastāstīt par šo Kia brīnumu? Mašīna tika atzīta no Vācijas ar oriģināliem kilometriem, 230 000 ar maksimāli pilnu komplektāciju, reāli maksimāli pilnu komplektāciju. Visas opcijas ir, kas ir nepieciešams. Tehniskais stāvoklis ir arī labs. Tā kā mēs garantējam arī reģistrāciju un apskatu. Jā. Tas ir Sorento, jā, viņš ir 7-vietīgais. Viņam ir 7 vietas. Jā, 7 vietas, ģimenes auto. Korejieši sākuši labi taisīt mašīnas par tiem 20 gadiem, 30, viņi ir riktīgi uzpildījuši. Tas ir analogs X5, bet reāli pēc fakta viņš tāds nopakots. Salīdzinot ar X5 cenā, viņam arī atšķiras bišķiņi. Pat cik tā nāk šitas? Reāli uz šodienu varam runāt uz 15 000. 15. gads, 15 000. Viegli atcerēt. Jā. Ļoti ērts foršs auto. Tiešām patīk, ka Kia ir. Viņi pat bišķi pat labāk, man tā liekas, tajā apdarē ir nekā viņu brālis vecākais Hyundaiam. Tas ir bišķi, tā kā augstākā klase, tur tā kā savā starpā. Viņi tā vienāda mašīna, bet šitas te, jā, Hyundai. Nē, viņi, man tā liekas, vairāk iegulda tajā apdarē. Hyundais ļoti liek tajās inovācijās, un kur viņi iet pa priekšu, teiksim, jaunākās tehnoloģijas. Jā. Kia atkal paņem no viņa pēc tam tās tehnoloģijas, bet viņi atkal tieši uz to komfortu, dizainu un apdari beigi šancē. Te var redzēt, ka tomēr mašīnā kā no Vācijas, viņam salons praktiski kā jauns, teiksim, tie 230 000 var salīdzināt ar mūsu 130 000. Jā, vēl pat trakāk, jā. Tā ir pilnīgi taisnība, un īstenībā tas, ka ir tagad redzami tie oriģinālie nobraukumi, kur viņus vairs neviens nevar attīt tām Eiropas mašīnām, kas, un tagad daudziem ir galvā tas lauziens, kad viņš pirms tam pirka tos 180 000 vai 120 000 vai 130, bet realitātē tās mašīnas Vācijā viņi brauc 400 km dienā, kādi tur ar dīzelim, tev vēl tur 120 000, par ko mēs runājam.